Ivars. Neatceros, viņam bija žakete, nebija žakete. Bet viņam tajā brīdī varbūt arī nebija žakete. Bet man liekas, viņam bija žakete, viņam bija skaists roza, tāds tā kā rozā kreklis, tā kā uz vīlēs. Jā, slīpsīte tāds bāvēta augšņa vaļā. Un viņam ir tāds tā kā atvērts, jā? Jā. Viņa vietā atvērts. Vaļā podziņu un tā kā šūs ir paldies vairs. Viņa dejo. Uz meitiņu. Tur griež, tur noliec, jau plaši, viss plaši. Dejo. Kur meitiņu. Piecības, kas sēž blakus. Dejo ar to pašu tālāk. Dejo pienā. Un pagriež, un noliec. Un deja beidzas, tu beigsies, deja. What the fuck? Meitene tāda. Nāda. Papina galvu. Nāk pieceļas. Tu nepiepumpējies. Jā, viņš to vienu brīdi dejo. Paņem pieši. Otra meitene tur atnāk un ar kāju vai tur. Dievs par Jāni! Kas tu vispār par koju biedru esi? Tu zini, kur ir Jānis? Kur tu man uzmācies ar kaut kādiem jautājumiem? Jānis vēl cilvēks. Tu neesi draugs normāls! Tu galīgi bisi ārā! Tu zini, kur Jānis ir? Jā, viņš aizgāja mājās! Kā aizgāja mājās? Es biju viņu pavadīt! Es nogāju lejā, pavadīju! Viņš tāds kurk vidū! Es saku, tūlīt pēc stundas atnāks! Jānis, gaidiet tevi! Stundu gaidiet tevi, Jānis! Es saku, jā, kā stundu? Pēc tam aizgāja? Jā, aizgāja prom, nesagaidīju, tu neatnāci! Es taču nezināju, ka man jāiet, neviens man nemeklē, neviens man neteica, ka Jānis iet prom, viņš man neko neteica. Kā es pēc tam viņu pavadīju? Tiešām pavadīju, jā? Jānis atnāk, apsēž man blakus. Šo visu tekstu, ko viņš man teica, tikko. Es izklietu pilnā balsī pa visu zāli. Lai Ivars tā saprastu, ko viņš beidzot saprata. Un pateica, bet beigās viņš neko daudz nerūpīja. Tad vēl bija varianti. Vidā, ja tu nebūtu mums draugs, es tā tevi iegāstu pa muti. Es pēdējo, ko Labi, ka esmu tavs draugs.